runājot par gada pārskatiem, es mēģināšu uzsvērt visas svarīgās lietas, kuras saistītas ar aktuālo gadu, gan ar 2023. Gada pārskata sagatavošanu un procesu noslēgšanu, gan to, kas vispār ir tāds ļoti svarīgs manā ieskatā 24. gadā, un tātad kam jāpievērš uzmanība, un ņemot vērā arī to, ko mēs redzam pie saviem klientiem, ar kādiem jautājumiem saskaramies, noteikti arī esmu ielikusi tādu svarīgu jautājumu, kas, manuprāt, likās būtiski, kas attiecas uz ļoti jaunu lietu. Viņa varbūt tehniski nav tāda īpaši jauna, šī likuma norma ir jau spēkā vairāk kā gadu, bet dzīvē piemērošana nedaudz aizkavējas, līdz ar to mēs ikdienā ar to saskaramies vairāk. Tikai tagad tās ir darbinieku kapitāla daļas. Nezinu, cik no jums ar to ir jau saskārušies, varbūt kādam uzņēmumos jau ir reģistrēta šīs darbiniekiem piešķiramās kapitāla daļas. Pašā nobeigumā nedaudz pastāstīšu, kas tas tāds ir, ko darīt, ja jūsu sabiedrībās šādas darbinieku kapitāla daļas parādās. Tādu īsu ieskatu, lai vismaz ziniet, ko ar to visu darīt.